Nu, mīlīši, tagad es uz bišku pārkārdināšu. Anģa šodien jaucu video. Pats, kas par krēmīgu siera mērci, vā. Šitā jau riktīgi jau. Šitie tev vēl labāk sanākuši, jau riktīgi kārtīgi apcepti. Tos bija bišku vairāk, kas apcepināja tīri, mikrofonu krāsni tīri viens pašs, lai viņi kārtīgi iekšpasla izsūt. Un šitie riktīgi, un tad man sanāca riktīgi tā siera mērci. Pagad, kā te pareizāk labāk bilde. Vā. Pastīs. Edzīvi vairs nav šķidra. Te es vēl piemocu to salātu, tas riktīgi izsalu izšmorēju, riktīgi mikroviņu krāstī, viņas tā, ka viņi savu paliek sausi jau. Delikates vienkārši. Jā, cūciņgaļiņa. Musulmaņi var pamukt malā, te ir cūciņgaļiņa, kārtīgi šašlik. Vienīgais iegamais, ka cūkas gaļa kārtīgi jāapsep, tāpēc, ka cūgaļā gadās arī šitie tārpiņi, tie lentiņi cermes un tā tālāk. Nu, tāpat, ka cilvēkam visādi tārpi visādi ir organismā. Nu, tāpēc viņas vajag garu, jebkuras produkciju cermes jāapstrādā. Mikrobi jāiznīcina. Jo mikrobiem garšo tieši tas, kas mums. Mikrobiem, vīrusiem, pelējiem, sēnēm un tā tālāk baktērijiem. Jo iedomājot, ka mēs katru dienu konkurējam ar miljardiem visādiem mikrobiem un par mazāko, rupi sakot, hoď par to viņas nosūt, hoď par šitādu mērces sūdu pikuci, bļa. Atstāvi viņu uz mēnesi, viņš sāks bojāties, loģiski bija. Bet arī ar kaut kādiem pelējiem sēnītiem mikrobiņiem tas garšo lieta. Jā, jau pat ķiplokus ir mikrobi, kas bojā. Kaut kā vislabāk dabīgi antibiotika ir ķiploks. Un sīpola var nav slikt un tā tālāk. Karoči, gribēju jūs bišku pakārdināt. Visiem labu apetīti, labas vakariņas, labas vakaras. Jā, riktīgi, kārtīgi mērcit, jā. Kā Mārtiņš Rītiņš teica, ja jums nav ko ēst, tad izņemat no ledus kapelasi un melno siklas un garneles, jā. Un vēl austeres, jā. Kas var būt labāks par šo? Edzi pat netek, tas sulanos nemaz. Tā kā žēlēja gan izvai. Nu, bišku te tā. Toreiz sanāca riktīgi sieru. Izrādās tas mākslīgais siers, nevis tofūs kaut kāds sūds, bet kaut kāds augu izcelsmes siers. Nemaz tik pretīgs nav pēc garšas, normāls. Bišku, var teikt, ka nevar atšķirt gan izvai, kā var atšķirt, bet minimāli atšķirāt. Pēc garšas viņš tiešām baigi līdzīgs īstiem sieram. Tik es būtu, kas tur kaut kāda cieta, kaut kāda huņa tur iekšā, bet tur